Dēļ kādām sievietēm vīrieši gāž kalnus? Šo mēs noskaidrosim šajā video. Mani sauc Vitena Sīrava, esmu etiķetes speciāliste un palīdzu sievietēm kļūt elegantākām un pārliecinātākām, kur mans instruments ir etiķete. Tātad, man ļoti patīk vispār dalīties, nodot savu vēstījumu caur teorijām. Tas ir tā metaforiski izsakoties, jums vairāk ir skaidrs par to, ko es gribu pateikt. Un šodien es runāšu par Michelin zvaigžņu teoriju. Tā ir visiem jau iemīļota teorija, kuru es gribu iemūžināt šeit YouTube kanālā. Pierakstieties, lai saņemtu paziņojumu, ka iznāk jauns video, lai nepalaistu citus garām. Tātad, Michelin ceļvedis paredz to, ka ir 3 zvaigznes. Tādi restorāni. Ir arī restorāni, kuri ir bez zvaigznēm, arī šajā ceļvedī ir. Tas arī, protams, ir ļoti vērtīgi un prestiži, taču tieši Michelin zvaigžņu teorija balstās uz zvaigžņu teoriju. Tātad, viena zvaigzne ir tādi restorāni, uz kuriem, ja jūs būsiet, piemēram, Parīzē vai Itālijā vai Tallinā, un jūs iesiet garām, būsiet tajā rajonā, redzēsiet restorānu, ka tur ir šī viena zvaigzne, noteikti iegriezieties, noteikti dodieties uz turieni, jūs nenožēlosiet. 2 zvaigznes ir restorāns, kurā, ja jūs esat tajā pilsētā, noteikti rezervējiet vakaru, ieplānojiet vakaru, lai apmeklētu šo restorānu. Jums ļoti patiks, jums tas būs ļoti baudpilni. 3 zvaigznes ir tāds restorāns, kad jūs ieplānojat visu ceļojumu dēļ šī restorāna. Visticamāk, ka jūs rezervēsiet galdiņu, saņemsiet iespēju tikai pēc 2 gadiem tikt, lai jums būtu šis galdiņš. Un tas ir fantastiski, ja? Cik ļoti novērtēta ir šī vieta, cik ļoti pieprasīta ir šī vieta. Un dēļ tādiem restorāniem, iedomājieties, ieplāno pašu visu ceļojumu. Un tagad padomājiet, parafiltrējiet, ko jums būtu jāizdara, lai jūs būtu šī sieviete kā 3 zvaigžņu Michelin restorāns. Ko jums ir jāizdara? Dargās dāmas, es ļoti jums novēlu, lai katra no jums ir tāda sieviete, dēļ kuras vīrieši gāž kalnus. Taču tas neatiec tikai uz šām attiecībām, kas ir starp sievieti un vīrieti, starp lady un džentlmeni. Ne tikai. Tas saistās arī ģimenē attiecībās, kāda jūsu radinieki un draugi vienmēr labprāt grib doties pie jums ciemos un ieplānot ceļojumu, vasaras atvaļinājumu, lai noteikti dotos pie jums. Tās ir, jūs esat tāds kolēģis, jūs esat tāds darba devējs, kur cilvēki vēlas strādāt. Viņi varbūt maina darba vietu dēļ jums speciāli, nebija to ieplānojuši, taču, ja ir iespēja, tad noteikti maina. Varbūt viņi pat maina savu adresi, varbūt viņi pat maina savu pilsētu, kurā atrodas tāda dzīves vietu. Es jums ļoti novēlu katrai tādai kļūt, būt, stiepties uz labāko sevis versiju, jo dzīve, kurā tu esi 3 zvaigžņu Michelin zvaigzne, ir citā līmenī. Lieciet like šim video, rakstiet komentārā, ja jums šī doma, ideja ļoti patika un iedvesmoja, un dalieties storijos Instagramā, ja tas bija labākais video, lai vairāk par manu kanālu, kurā šeit tad es vairāk dalīšos ar noderīgu informāciju un iedvesmošu jūs uz elegantāku, pārliecinātāku dzīvi, uzzinātu vairāk cilvēku. Es jūs ļoti, ļoti mīlu. Paldies!